ko ar šito darīt? Paga, ko tu dari? Tātad netīru ūdeni no ražotnēm vai citām darbībām nevajadzētu novadīt vidē neatīrītu. Tas dara ūdeņus un zivis bēdīgas. Ko man ar šito te darīt? Es tev visu izstāstīšu, bet vispirms paņemšu paraugu. Ir 3 svarīgi punkti, kas jāievēro, lai mēs nenodarītu kaitējumu videi. Pirmais. Pirms tu uzsāc darbību, kas var piesārņot ūdeni, tev par to jāpaziņo mums, cilvēkiem, kuri sargā vidi. Otrais. Ja viss ir kārtībā, dosim tev zaļo gaismu darbības sākšanai. Trešais. Bet atceries, kad esi dabūjis atļauju, tev regulāri jāuzrauga, vai tavs darbs nepiesārņo vidi. Piemēram, vai ūdens, kas palicis pāri no ražošanas, nenonāk vidē neatīrīts. Tad es saprotu, caur pirkstiem es nelaižu to ūdeni, es laižu caur mārli, ja? Kas tā par glāzīti bija uz mietiņa? Tas ir instruments, ar ko paņemt ūdens paraugu. Un redzi, tagad viss ir kārtībā, bet ja tu nepareizi novadīsi savas 5 tonnas ražošanas atkritumiem, tāda situācija vairs nebūs laba. Būs bēdīgas zivis, Tieši tā, būs nelietojams ūdens, tieši tā, būs skumīgi cilvēki. tieši tā. Tagad man viss ir skaidrs. Skaidrs kā ūdens.